5. maija 24. gada tomātu apskats. Re, kur jau maniem tomātiem ir, kur atsiet būs. Man kaut kas jautāja, kā es viņus atsienu uz lauka. Tā, nu un vārdu sakot, viņi man ir 2 nedēļas kā izstādīti. Un visiem principā jau ir ziedpumpuri, vieni otri jau zied. Atšķirību, kā man teica, ka guļus vai stāvus es neredzu, piemēram, šitas ir guļus likts, šitas jau ir stāvus likts, jā, šitie te 3. Jā, un nākošie jau ir guļus. Tā ka es pārāko pagaidām atšķirību neredzu. Par mēslošanu. Mēsloti man viņi gan audzēšanas laikā, gan tagad neko nebija. Jā, tagad es šito te, kad viņus šoreiz pirmo reizi laistīšu. Ne pirmo reizi laistīšu, bet pirmo reizi mēslošu. Mēslošu ar dzelteno kristonolu. Tas ir ziedēšanai, jā, bagātīgai. Un lai ziedpumpuri nekristu nost. Tā, un ko es vēl šodien darīšu, tātad es šodien vēl visas šitās te dzeltenās visādas lapiņas ņemšu nost, tad nazītis jāņem, jā, bet visas šitās ņemšu nost, kuras guļ uz zemes un nesmukas, ja šitāda te es vispār varbūt tikai galotnīti noņemšu, jā, šitādā veidā. Un, nu, protams, visur pārbaudīšu pazarītes. Pazarītes ir jāpārbauda, viņiem visiem ir jāņem. Man ir visas šķirnes, kur ir jāņem laukā pazarītes, jā. Viena tikai šķirne, man ir viens krūmiņš, kuram nevajag ņemt. Nu, tādi darbiņi mani šodien gaida pēc 2 nedēļu izstādīšanas dārzā pie maniem tomātiņiem. Nu, un, protams, vēl arī viņus piesiešu, jā, pie kārtas.